kluss, nu, neteiksim kluss, kaut kur vilciens rūc, bet tā no kustības viedokļa kluss lieldienu rīts Viljamsā. Pilsēta nu tāda fifīga, tāda riktīgi amerikāniska izskatās. Iešu paskatīties, kur var kādu brokastu dabūt. Var redzēt, ka pa nakti ir piesalis. Loks ir ciet, kapats viss ir apsalis. Ot tev dienvidi. Uztaisīja baigo kļūda. Šodien tik augsti, jā, ka totāli nosalu bez sasildošana dzēriena tālāk nevar aiziet. Iegāju rekomendētajā kafēnīcā pie Annas. Šeit izskatās būs tīri ok brokastu vieta. Tagad iedzeršu fiksi kafiju un skrienu atpakaļ. Var just, kā man roka trīc no augstuma. Labrītiņ, labrītiņ, labs rītiņš šorītiņ. Jūs uz slēpošanu? Jā, esam gatavi. Vat tu vēl šitāds aiz stūra. Nu jau rītiņš ir iesilis. Dodamies uz brokastīm. Izdomājam, iesim kājām, jo principā mēs esam 2 kilometru augstumā, tāpēc ir tās temperatūras svārstības. Jo no rīta Aldis bija pārsalis ejot. Esot pat mašīnā logi bijuši, tā kā aizrautas. Tagad jau izēja pie izēja īsās piedurknes jāceņa komfortā. Šodien ir lieldienas svētdiena. Un Aldis bija jau aizskrējis apskatīties, ka vienai aiztuviet ir vaļā. Nu tā, ēdīsim atkal amerikāņu brokastis. Nu, un ja skatās, te reku tepat vien ir sniegotas virsotnes. Nu kā tad var gribēt, lai te būtu baigi silti pa naktīm? Nu sveiki! Nu jā, es eju brokastīs, jā. Paldies par labs apetītes novēlējumu. Re, šorīt ejam ēst pie Annas. Annas vieta. Lielā Kanjāna kafejnīca. Aldis jau te vienreiz bija. Man arī. And the steak. Just one coffee for now? No, 2. No. 2? Yeah. Okay. 3. Tea. Okay. With coffee. If possible, hot tea. Okay, I'll be back. Yeah. Es dzeru kafiju bez piena. Tagad tu stāsti. Jā, es dzeru ar pienu. Jā. Jo man liekas, ka viņai tāda bišķi kafijas krūzē automātā sastāvējušas kafijas piegarša. Un kā tu domā, kā es tagad iedzeršu to kafiju? Tu pielīsi pienu? Nē. Jā. Nē. You got it for you. I'll be right back. Izskatās labi. Manējās to līdz vēl tikai apnāks. Alright, now you like I said, there's one ahead of you, so we'll give you a call either outside or up where it says coffee to go. Šorīt brokastis mums ir tādā saprātīgākā daudzumā nekā vakar. Šorīt knapinamies. Šoreiz mēs esam bišķi gudrāki. Šoreiz mēs esam paņēmuši diētiskās, tu saki, jā. Nē, to jau mēs nesam Igors jau varbūt to pankūku pasūtīt. Izvēles iespējas. Jā. Ar lieso krējumu. Ar lieso iepiezināt par pienu, jā. Esam pāēduši kārtīgi, labi, laimīgi, priecīgi. Kad iznācām ārā un ieraudzījām šo skaisto pulksteni. Viljams. Mēs esam pāēduši un daži no tiem, kas stāv ārā un gaida, ir noteikti laimīgi, jo viņi tiks pie brokastīm. Mēs paspējām vajag laicīgi. Esam piebraukuši apskatīties šo to no vecās Amerikas. Vecas mašīnītes, rati. Un tā tālāk. Tā uzpildes stacija jau arī izskatās, ka ir no tādiem senākiem laikiem.
suvenīru veikaliņā var nopirkt šerifa zvaigznes. Var piespraust. Un svarīgi staigāt. Un viss te grozās par un ap 66. ceļu. Nice and easy talk on Sirius XM The Blend. Redzēt, sniegs? Jā, mēs gājām brukstīs skaties, ka diezgan tuvu mums tas sniegs ir. Tas, kas pa smukiem kokiem, priedēm un zaļums un zāle pat ir. Pat neizkaltas. Tas ļoti skaisti. Tas meži tādi gaiši. Jā, pirms pāris dienām tad vēl bija sniegs. Bet nu kāds ir brīnums, nu naktī jau arī. Vēl sniegs mētājās. Nu, mazums. Man patīk viņiem tie taisnie ceļi. Ka viņš aiziet tāds taisnes. Zīmīti. Jau, ka mēs braucam, tuvojamies Lielā kanjona nacionālajiem parkam. Lēnām līžam uz priekšu un izskatās jau, ka drīz būsim. Tad, kad caur tām būdņām, tad viss tad es priekšā, jā? Priekšā, jā. Tad citos parkos mums nebūs vienkārši jāpērk, mēs ar savu kartiņu. Brauksim tālāk, jā. Tagad mēs pirksim biļetīti. Hello. We only take debit or credit card, no cash. No cash, okay. Pagaidām mešs, nekas mešs. Tā kā mums mājās nekā īpaši mešs. Ar baravikām un gailinēm. Jūrka un Solsuns mešs. Pirmā lielā problēma te ir atrast stāvvietu. Mums ļoti veiksmīgi izdevās. Uz kādu, es nezinu, kuro riņķi, bet noķērām ģimenīti, kas parkojas ārā un ielīdām viņu vietā. Kad tur būs? Pati tā bedra lielā. Tā bedra. Vajag labi skanēs vizitoru centra būs lielā bedra. Tas lielais tuksnesis, nē, bet lielā bedra. Nu jā, bedra. Nu, pēc brīža būs tas lielais patiesības mirklis, ko... Kā tad, nu, būs? Nu, kādas ir sajūtas, ko? Ejot uz turieni? Grūti elpot. Grūti elpot, jā. Bet tu domā par to, ko tu tur redzēsi. Nu, Tu domā. tāpēc jau mēs laicīgi pačurājām. Lai no sajūsmas. Jā, lai no biks spils. Cerēsim, ka tā būs. Vai man dieniņi vai? Jā. Tu. Ej tu nost. Vot tā ir bedre. Visu bedrēm bedre. Ka to nevar nofotografēt. Tas ir kaut kas. Tas neliekas īsts. Tas neliekas īsts. Sakiet, Nē, tā ir fototapete. Redziet šeit, Jā. kur aiziet lejā, jā, un tad Jā. tālāk aiziet fototapete. Jā, noteikti. Jā. Wow. Vēl trūkst vārda. Nu, to taču nevar bildē ielikt. Jēs. Jā. Nē, nu man nav ko piebilst. Vairāk par kādu. Wow! Tad nesanāk.
Vāverītes te ir daudz, un viņas skatās, kur kāds ēd, un tad viņas iet draudzēties. Viņai vajag ēst, un viņai pilnīgi te ir vienalga, vai te ir kāds vai nav kāds. Patiesībā jau viņi tikai te baro, neviens jau pāri nedara. Tad, ja tā godīgi, es nesaprotu, ko te bildēt, ko te nebildēt. Jo tik un tā tais bildēs nevarēs parādīt to lielumu, to plašumu, to varenumu. Es domāju, ka noteikti, ka nē. To var tikai sajust. Un arī tad ne līdz galam. Nē. Lai saprast, cik tas ir liels, var paskatīties uz tiem mazajiem punktiņiem, tad tiem cilvēciņiem. Jā. Un otro pusi vispār knapi var redzēt. Es pilnīgi nevaru saprast, kurā virzienā, ko. Te nav saprotams, kā vispār viņi to nofilmē, nobildēt vai vēl kaut ko. Vāverīte. Kas uz vāverītēm tu skatīsies? Tāda sīka vienība uz šito lielo varenumu, ja? Jo. Esi mēms. Nu, šis nav prātam aptverams. Vēl joprojām nav. Griezies, uz kuru pusi gribi. Cilvēki daudz, ka biezi, bet Aldis vēl pamanās uzstāvēt savu treikāju. Un viens viņu nav ko darīt, kam viegli? Kārtā. Paskaties, te to dziļumu var redzēt. Ui. Paskaties. Ui. Tie koki tā kā tādas zobakstāmies saspraust. Tu gribi teikt, ka tā upe, kas šito visu izgrauza, ir tas mazais kļukšķīts, ko es nemaz šeit Par lāgu nevar redzēt. Ekrānā nevar saskatīt. Es tā domāju. Jā. Ja domājies, cik viņa varena kādreiz bija? Jā. Nu, bet tu paskaties tās krāsas. Jā. Bet, redzi, sniegs vēl arī. Jā. Ir ēnas pusē sniegs. Filmiņi būs pilni. Ko? Liek filmiņi līdz. Jā. Nu, ko bez alsošanas vēl tu var pateikt? Tikai noelsties. Šeit ir šausmīgi smuki. Šausmīgi smuki. Nu, drausmīgi smuki. Un traki smuki. Bet, nu, es domāju, tas nav redzēts. Mēs arī rītā neticēsim. Afigena. Es domāju, ka mēs arī rītā neticēsim. Ka mēs te esam bijuši. Ka mēs bijuši. šito visu redzējām savām acīm. Jā. Vaiga labs. Vaiga labs. Kruti. Tu zini, es domāju, ka tas ir skaistākais, ko es dzīvē vispār esmu redzējis. Jā. Tas ir fantastiski. Tu vari ne fotografēt, ne filmēt. Nu, nebūs tur ne ceturtā daļa no tā, ko tu redzi. Jā. Nevar, filmā nevar nobildēt, jā, neko, protams, jā. Protams, ir skaisti, bet, nu, klātienē viens no pasaules brīnumiem. Jā. Nevelti. Un mēs viņu būsim redzējuši. Tāpēc vien ir braukt uz Ameriku. Ček. Jā, nu vēlreiz. Bet tas nav parādāms. Kāp, cik augstu gribi. Jā. Varbūt, ka šitien mēs kaut kur esam izgājām cauri, bet uz kurienīs, nu kaut kur mēs teorētiski mēs varētu būt kaut kur šitajā zonā. Ir sēdi, Vāveri viņam gandrīz atņēma maizi. Šis būs jauna pieredze, es kopā ar Vāveri. Nu, zvēriņi, tu esi atkal klāt, ka nenofenderē karti. Braucam uz nākamo skatu punktu, un būtībā jau te visa tā mala ir. Visa mala ir skatām. Nu, ja iebrien tur malā.
nevis no ceļa viedokļa. Cik tas kanjons ir kilometru garš? ChatGPT. Lielais kanjons ASV ir aptuveni 446 km garš. Tā platums svārstās no 6 līdz 29 km un dziļums sasniedz pat 1,83 km. Bet kāds iespējas ir ko? Jā, es gribu teikt, Iespējas ir. Vai ne? Riktīgi tāds, ka tu ej un tā, bet to, nevar, Es domāju, ka tāpēc vien vērts ir braukt uz Ameriku. Tas vienkārši ir jāredz. jo Šitā kanjona dēļ ir atmaksājās brauciens. es jau smējos, ka rīt jau man pašai neticēsies, ka es te biju un ka es to vispār redzēju. Jā. Tas ir, tas ir, wow. Brauksim rīt atkal. No. Mums vēl daudz ir, visa kāpa ir, ne, bet vispār, bet ļoti, jā. Jo tālāk braucam, jau vairāk sniega. Jo tālāk uz dienvidiem, ne? Mēs laikam, bet tā viegli uz dienvidiem ir. Uz austrumiem. Uz austrumiem. Fantastika. Kā jums citādāk izskatās? Jā, var pakāpt uz leju, mazliet. Šeit parkingā bija rakstīts tas makšņošanas vietas. Aha. Un tie, kas ir brīvdienīgos. Re, kur ir tavs ērglis? Re, kur? Lido atpakaļ, lūdzu. Kā viņš planē? Meklē lāvi. Un tās te labi ēdušas ir. Paskat, cik te augsts sniegs ir štajā malā. Ko tu saki par šo vietu? Ko lai saka, Tā daba ir brīnišķīga. Jā. Šeit ir iespēja bišķiņ paieties uz leju. Protams, jāskatās ir zem kājām, jo tad var nobraukt ļoti uz leju. Un tur tas kanjons ir visai dziļš. Tie tāli ir bijuši. Ja tāluši un puši. Cik tāli jūs bijāt? Cik? Tiem akņiem, kur... Es arī tur gribu aiziet. Jā, bet tur vajag kādam, kas nobučē. Jā, katru punktu tas skats ir atkal citādāks. Te jūsmāk un jūsmāk. Zin, tā upīt bija tik viena maziņa, tāda tērcība mēs skatījāmies. Es domāju, ka gan jau, ka nē. Tas ir atkal tas smukais, garais, taisnais ceļš. Šosei Rīga plastom. Pavartāsim pa sniedziņu. Kas šitie pa zāles pušķīšiem ir, kas aug? Jo tur, kur mēs braucām, pēc tam tie, ripoka. kas te veļās, jā? Jā, viņi noteikti nosakalst, tad viņas vējš noplojina. Viņi veļās pa tuksnes, pa ceļu. Nu kā, tur, kur mēs braucām, kur kalnos auga, tur jau arī šitie daudz paši bija. tāda apaļa bumbas. Jā. Jā, tagad ir pavasaris, tagad viņi vēl zaļi, viņi taisās ziedēt. Zaļi? Jā. Viņi izskatās sakaltuši. Nē. Bet re, kur Egertai tornī var uzkāpt. Pārpus tā kā nevar. Tā kā nē. Tu jau mums neesi dzirdekļu cilvēks. Jā, te var redzēt otru malu.
Šeit taču viņš izskatās, ka beidzās. Kā tad sanāk, te viņš tā kā sākās? Viena mala viņam? Zini, būs atkal jāprasa ChatGPT, no kurienes uz kurienu tek Kolorādo. Kolorādo upe ir viena no nozīmīgākajām upēm ASV dienvidrietumos un Ziemeļamerikā. Tā sākas ASV Kolorādo štata Klusā okeāna kalnu grēdā Rocky Mountains un tek aptuveni 2330 km, 1450 jūdzes uz dienvidrietumiem līdz ietek Meksikas Kalifornijas līcī. Ietekas vieta. Agrāk Kolorādo upe ietekēja Kalifornijas līcī, taču mūsdienās lielākā daļa ūdens tiek izmantota apūdeņošanai un pilsētu vajadzībām, tāpēc upe bieži nesasniedz okeānu un beidzas ar sausām upes gultnēm Meksikā. Ūdens ir ūdens? Jā, tur ir kaut kāds, jā. Tas ir ūdens, tu redzi? Tas ir ūdens. Tur ir šeit. Tur nevar saprast, kur viņš nāk, kur viņš iet. Var jau būt te upē. Nu, bet viņi jau tur izlocās, tur pa vidam cauri, es domāju. Jā, Es meklēt kaut maizīti, lai nepaliekam kašķīgi. tajā benzīntākā mēs tos burgers paņēmām, pēc tam uz blakus, un mēs sildījām, bija tāda visādi cīsiņi kaut kādā mīklā, pankūkā, tie, kas tur griezās, domāju, mēs bijām jau jāpārši sildīt, mēs tur tādu labāk gādi. Nu, kamēr krekliņas Tikmēr tās bucis sagādājas vēdienu. Jā, man viņi sagādājas. Un tagad gudrs uz abiem vienu koliņu. Jā. Mālacīts, mācamies. Jā, jo šī nevar papildināt bez maksas. Tu jau vien izdzēri? Es jau vien izdzēru, es otriem ielēju. Tu tā kā esi viens gudrinieks. Sāku cēt. Nu, ko tu saki? Paskaties, vai nav saules kaut kur. Kāpēc? Un te noķēzīsies. Taču? Es jau noķēzies. Nobadziņš. Bet kā garšo? Garšīgs. Garšīgs, ja? Nu, tas ir amerikāņu hotdogs. Te ir iekšā, man liekas, viss iespējamais, kas var būt desiņi, kas ir apgreidot ar sinepēm, majonēzi, sīpoliem, gurķiem. Es nezinu, kas vēl tur ir. Bet katrā ziņā tas ir milzīgi, kaut kas daudz. Esam apēduši milzīgu hotdogu. Man liekas, ka tagad līdz vakaram vairs ēst negribēsies. Nu, tās cenas nebija tā, ka te, kur ir turistu vieta, ka būtu dārgāk. Es baidos, šeit pat lētāk, ka nebūtu nekā benzīna. Es baidos, ka benzīna tā kā būtu dārgāk bijis. Bet, nu, milzīgs. Jā. Nu, viss. Kur braucam ārā no parka. Jā, nav rindas. Braucot ārā, kāpēc? Kurš tu vakarā brauks iekšā? Tie, kas grib saulriet redzēt. Riktīgi smuki.